When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, Attiecību vienīgais mērķis šajā pasaulē ir piedošanai. Iemācīties otrā, ieraudzīt, bezvainību, lai ko viņš darīs. Un vienīgais, kāpēc es otrā redzu kļūdu, tikai tāpēc, ka man ir pārliecības un ticības vai kā anīmi teikt programmas, ko viņi ar citu arī palīdz risināt savās, ne tikai dziedāšanas, bet visādās citās terapijās. Šīs programmas noņemt. Un, lai kā brīnum kursā Džeja saka, to, ka tu no brāļa kaut ko gribi, tu neļauj viņam būt tādam, kāds viņš grib būt. Un tu viņu liek cietumā. Un attiecību mērķis ir, ja jūs gribat laimīgas attiecības arī pasaulē, mērķis ir iemācīties nelikt otru cietumā, ļaut otram darīt, ko viņš grib. Bet ir jāsaglabā arī no people pleasing politika, un tas ir dziļāk, tas ir vismaz mēs ar tādām. Bet kāpēc tas tā? Tāpēc, ka es ar manu atsūtīto no Dieva partneri, Anniju Koperi, kopā esam cītīgi strādājuši pie tā, lai viens otram trenētos, nevienmēr sekmīgi uzreiz, bet trenētos neredzēt to kļūdu un mēģināt otru nevar cietumā. Un tad tās pieredzes, tas brīnišķīgās. Un es, piemēram, man ļauj mākslinieciski izpausties, un es šobrīd nodarbojos ar telniecību, šobrīd es telniecībā formā veidoju kuģi. Un mans brīnišķīgais ceļabiedrs, brīnišķīgais balss terapeits, brīnišķīgais vienkārši gaismas būtne un pēc pavadots. Atnes man arbūs, nenormāli garšīgi. Bet kāpēc es vispār to sāku sasīt? Tāpēc, ka vēl dziļāk ejot, mums nav citrons. Mums nav citrons. Jā, bet mums nav citrons. Mēs neesam pamēģinājuši. Es gribēju, ka pamēģināt, bet nav, diemžēl, mums mājās šobrīd. Labi, es iešu sāksēt tālāk. Jā, tas ir tas, ko es galvenokārt gribēju parādīt, jo tu jau atkal biji procesā. Ejam iečakot, ko tad vīriņš, mūsu darba rūķis, ir sadarījis. Rekord. Es uztaisīju aiz 2 centimetru un 2,8 būs uz augšu. Es tad noiepirkunēju stūrus. Skaties. Viņš atradīsies apmēram šitā vietā. Tas dēls, ja? Jā, te būs tā starpsija. Es saturēšu šito visu kopā. Jā. Jo no šitās vietas ejot uz augšu kārtēt, tad galva nesitās ar tevi vaļā. Jā. Lūk. Un tātad būs lūka te pa virsmu. Tur atbīdīsies, lai to ir izkārtājā. Jā. Lūka atbīdīsies līdz šitai vietai. Neko šitas koks. To 1,20 m, ja no šitā koka šitā uzbīd virsmu, tad viņš būs līdz šitai vietai. Jā. Un otra lūka, kas savukārt vērsies, lai var izkāpt ārā no turienes līdz šitai vietai, un tāda lūka. Jā. Tā, ja bīdās, viņa atbīdās līdz šejienei. Te vispār arī. Tātad starp atbīdītu lūku šo vietu Jā. un atbīdītu lūku šo vietu starp šito un šito šeit Jā. ir apmēram, kaut kas, man liekas, bišķi pār 2,20. Jā. Tad cilvēkam gulta garai 2x2 metri ir kruta gulta, Jā. kur var launžot un vārtīties un sauļoties. Jā. Šī vieta ir visstiprākā, jo ir vismazākais attālums starp sijām. Jā. Ja? Un 2 masti, un te ir ļoti, te var čotku pa šeit ņemties. Tas nozīmē, ka pufus teorētiski galvenokārt, un tos, kas beigas var turēt te, kur lūka atnāk līdz šeienei, te, no šeienes, līdz lūkai līdz šeienei. Jā. Tad tu atver lūku vaļā, viņi ir tad paaugstinājumi, viņas arī varēs apsēsties vai kā. Ja? Bet, un tad tu pat aciņu nāc, un te tev ir lielais launžiņš. Vēl tā tu izdomāji. Jā, tā ir šaukās. Tas ir baigi loģiski, jā, ka te tās sijas daudz un stiprās tuvu. Viņš vienkārši tāds salikās, jo te lūkai kaut kur jāliekās. Un tā ir, jā. Ja? Saprot? Un virs lūkas jau arī droši vien kaut vai pufiņi, tur piesēdēt. Var, jā, bet lai nav tāds, jā. Bet idejas galveno gulēšanu, ka tiešām zilmī nogulēs. Ļoti krūti. Kur šitas te laukums, te ir foršā vietā. Ļoti krūti īstenībā, ļoti krūti. Ļoti krūti.
ļoti krūti. Jo es tā kā visu laiku domāju, ka kaut kur tur, tas ir tā kā tāpēc, ka tur bija tas liels tas caurums. Bet jā, un tad tur baigi jāstiprina un tā, tur tas viss. Jā, te tu attais lūk, te pat acīs. Jā, čik, un te ir loungiņš augšā. Super, kas arī bišķiņ atdalās no balkona, balkona, bet no tā. Un te savukārt līdz ar to, nu jā, nu šito te iespējams var tad stiklā vai kā, nu ok, tas nav svarīgi. Labi, to mēs, tas pats. Jā, skaties, un tad es, karoči, tiku tik tālu jau, ka šitas te ir atmērīts, šitien te attālums, šitas attālums ir tieši tāds pats kā tur, līdz ar to teorētiski šitam būtu jābūt taisnam. Jā. Šitie attālumi visi ir pareizi, visi čotki, visi te saskrūvēts. Tad man vajadzētu uztaisīt te tādu vali, jo, lai es saskrūju kopā, lai viņš nekustās. Griet, cik forši. Tātad, bet te tagad sākās leņķu spēle. Papī var ar šito. Līdz to pirmkārt viņš jāliek šitā slīga, vai ne? Jā. Tā viņš vajadzīgs ir šitā, lai jo viņš būs te vispār pie šitā. Un te viņš būs iekšā, bet man vajag viņu atmērīt, tāpēc es uzliku, te man šitas šaurāks kā šitas, es pieliku centimetru klāt, lai viņi ir vienādi. Tagad man leņķi ir vienādi. Tad es pieliku šito te. Šito pieliku te šitā pret šito leņķī, lai viņš stāv. Tad viņš būs tā kā stiklu liekot uzreiz jau taisas stikls veidosies, vai ne? Jā. Nu, tagad mums vajag, lai šitas smuki pieguļās. Bet kā jūs te redzat šeit? Viņš pagaidām nepieguļās. Viņš perfekti nepieguļās. Līdz ar to es te ar zīmolīti tā zīmēšu. Visticamāk bišķiņ. Tad es ņemšu to zaļo aparātu, reku tev aiz muguras uz zemes. To, jā, ar, nu, to Lipistkovijas. Tā viņš Flex. saucās tajā boldrājā, viņi sauc par lipistkoviju. Labi. Un tad es pieslīpēšu, pielikšu. Līdz viņš būs. Un tad, kad viņš būs čotka, Viņš perfekti tad es iegūs. atmērīšu šitiem taisni. Es tikai nezinu, kā es viņu vienkārši nozāģēšu, lai viņš būtu, jo viņš jāzāģē ar leņķīri. Jā, tur arī baigām iztika ir, es redzu jau vienkārši, kas tur notiek. Viss tur ir very bad. Jā, bet nu, Nu, man nav nejausmas, kā to izdarīt. kā ir, tā ir. Gaidīsim. Ko mēs gaidīsim? Nu, gaidīsim, kā tev izdosies šo izdarīt. Ļoti asprātīgi. Bet mēs zinām, ka tev izdosies. Labi, Tev vienmēr izdodās. ar Dievu palīgu. Vienmēr. Vai kā Klaus Kokars saka, jau beidz. Nē, nebeidz. Gods kalpo Dievam. Gods kalpo Dievam. Dievam. Žžž, lai strādā mazliet zaļais Viss brīnums. fleksējam. Labdien! Kaldnieks darbā. Un kas mums te? Vēl joprojām vokāla māša ir funkcionālē. Nāk dziedāt pa kluso nevienam nezinot, atbrīvoties no kauna sajūtas. Uzstājoties citu priekšā, pat ja tev ir teicis, ka tu nekad nevar, un vienīgais, kā tev šķiet, ka tu vari dziedāt, ir tikai pēc 07. Liec mierā, tu 07 nāc vokālmāster.lv. Dziedās arī bez 07. Un dziedāsim, jā, bez vainas sajūtas. Pa kluso iemācīsimies ar garantiju. Tāda bija integrētā reklāma. Apmaksāts. Mūsu atbalstītājs, jā. Mūsu atbalstītājs, jā. Mūsu atbalstītājs. Rekur. Nu, mums tāds spurniņš būs. Šāds ir uzveidojis. Viss ir sadarīts līdz galam. Strupcīnas es vairs neredzu. Strupcīnas tu vairs neredz. Viss ir salikts. Nu, vēl jānoiet pa perimetru, visu apkārt jāpievelk. Un tad mēs ņemsim ārā grīdu. Kaut kādu posmu vismaz. Un apakšā viss tiks kārtīgi salīmēts. Tad, kad viss tiks salīmēts, tad mēs visu izpūtīsim ar putām. Un kaut kā to vai no apseksim ar finieru vai paklāju vai es nezinu ko. Tad mēs nobeigsim griezt līdz galam sienas, liksim grīdu iekšā, tikmēr jau būs uztaisīts viņās trepas, buduārs, tur gulta un dziedāt.lv. Tiekamies tālāk. Čau. Tātad mēs iezāģējam, kā jūs redzējāt iepriekš to, ko mēs darījām.
Un tagad tas izstāsta apmēram tā. Tā. Nu, lūdzu. Noši? Trepas gatavs. Nē, tagad mēs nošūsim visu augstu šitādā. Jā. Un tad te varēs trepas tikt. Pagaid, šitādā augšu nošūsim, kā tu to domā? Nē, nu tad viss tas jāpieskrūvē, viss Ā, tas špinieri. tad špinieris būs pa virsu, jā. Bet trepas šitas ir balss, līdz kurien ne viņas nāks. Viņas nāks. Forši. Nu jā, pirms tam viņas bija tur pie paša gala. Jā, mums vajag apakšā lejot, mums te nesitās gala. Un tev varot vānas istabas durus, lai var atvērt. Jā. Man liekas, tas attālums ir adekvāts. Ļoti labs, jā. Ko? Jā. Vai ne? Nu tā. Labi, Anī man stāsta, kā viņai gāja hipnoterapijā, jo viņa kļūst par terapeitu un ekspertu. Un tieši, lai dziedāšanā varētu un visās brīnum kursu atskaites sistēmās un varētu jums palīdzēt arī zemapziņā vēl jaudīgāk. Kā izmantot zemapziņu, jā, lai sev tās lietas, ko mēs gribam izārstēt sevi, lai varētu izdziedināt un pārprogrammēt savus pilnīgi debilās programmas nevajadzīgās. Un tieši tā, Anī pastāstīs, kā gāja, un tad jau pahīlosies tā, lai viņi ir rītīgi redī arī jūs ahīlot. Pārbimbājos vienkārši te sesijā, normāli. Diezgan dīpīgiem. Viss. Beigas mums paliek. Tāds sīkumiņš būs patīkami skatīties. Domāju, ka jums arī jāredz kāds notiek skaistības. Klausies! Man ir doma, tagad neslēdz ārā. Neslēdz. Nenormāli kaitīgi skatīties, kā viņš paliek tāds smuks. Tāpat cik šis ir visādi citādi, ne tikai garīgi attīstošs, izklaidējošs, bet arī izglītojošs formāts. Es te pasakīju tā. Tiem, kas līmē kokus kopā, tāpēc, ka šīs brusas mēs paši līmējām kopā, mēs pirkām 2 dēļus un salīmējām kopā. Tā, kad tu biji maziņš, tu spēlējies ar rotaļlietām ar konstruktoru. Un tagad tu izvēlas liels, tu spēlējies ar konstruktoru, un tu nezini, kad tu esi aizmirsis, ka Dievs tevi sauc mājās. Viņš saka, beidz spēlējies ar rotaļlietām. Tas nav mūžīgs, tas sapūs un satrūdēs. Tam nav nekādas nozīmes. Tikai tad, ja tu sagādā prieku, tad dari to. Tikai prieka dēļ, nevis dēļ rezultātu. Dēļ prieka, tad es sagādā prieku. Man sagādā prieku, saprot? Un ko darīs ar šito? Viņas līmēs kopā šitos? Visu nomaukšošu tādu kleju. Tā patīk, cik ļoti tu šito visu baudi. Jā. Pats, jo vienkārši es ieraugot šitādu apjomu koku, es zinu, ka Edvardiņš ir ļoti priecīgs, protams, arī ļoti satraukts. Kā tas tagad viss būs un kas viņam būs jādara un tā, bet... Vēl joprojām satraukts varbūt līdz galam nav ideālākais vārds, kā to raksturot. Izšūpots, nē, ceros, nē, arī nenorūpē. Nu, tā kā apjucis varbūt? Nē. Arī nē. Tur ir kaut kāda tāda. Ir cits vārds. Kaut kāds. Nu, ierakstiet, varbūt jūs ziniet, kāds ir tas vārds. Tik forši. Tā kā mazs bērns. Cits Bībele arī teica. Pirmkārt, Jēzus bija galvenais. Otrām kārtām Jēzus Bībelē teica, esiet kā bērni, kā putni debesīs, līdojiet, priecājieties. Un vienkārši... Nu, tad mēs arī esam. Jā, pagaidi. Nu, ar tevi priekšgalā. Es ar ko pakaļgalā. Jautājums ar ko pakaļgalā. Es kā viņš, viss jau viņš aiztaisās. Pakalmās ar džempers ir mazliet ciets, es tikko ieraudzīju. Jā, viņš ir reāli. Viņš jau nonācis ir tā kā darba apģērba. Jā, viņš pirms brīža. Līnijā. Viņš bija pirms brīža starp zolīdējiem darba apģērbiem. Nu jā, viņš ir... Nu jā, viņš jau ir, Darba apģērba līnijā. Jā, nonācis. Jā. Nu, stūvīt vaļā un tad jau aiziet, jā. Viss jau viņš tajā pasaulē izdarīšu. Nu labi, nodemonstrē, kā tu to darīsi. Aizgāja. Čūskiņā. Viņš tas tā kā, zinu, ēdienu taist ir.
uz šķīvi. Kādu mērcīti tur uzzīmē. Zīmējumu. Tā, tas ir mirklis jau? So high with you. Te jau galīgais skaists. So high with you. Un beigas skaisti. Un tad vēl skrūvēs iekšā. Kā es to zinu, jo es jau esmu šo procesu redzējusi vienreiz pirms pāris gadiem. Neskaitāmas reizes. Nu jā, vairāk kā šis kungs to dara. Nu brīnišķīgi. Ejam tālāk. Līme jau tā kā ārā, tas ļoti labi. Tāds gluds, skaists kociņš. Kolumbijas Tas jau latvieši, šis nav latviešu koks, šis Kolumbijas koks. To es tā zinu. Nu, es ceru, ka Kolumbijas Latvijā jau grūti dabūt. Vismaz baznīcā tā man mācītājs saka. Mācītājs. Nu labi. And you don't really wanna fuck with me. Only nigga that I trust is me. Fuck around and make me bust this heat. The devil, they always wanna change. 2001 and forever. Slim Shady, Dr. Dre, Snoop Dogg, X to the Z. Nate Dogg, come on, yeah. Kad jūs pērkat dēli, pirmkārt ir svarīgi, lai viņš ir taisns, pēc iespējas taisnāks. Otrs svarīgā lieta ir, lai pēc iespējas mazāk zaru. Trešā svarīgā lieta varētu būt, lai nav visādi strupas iekšā un visādu robu nav un tam līdzīgi. Un tā, ka jūs izvēlaties dēļus, tad, kad jūs līmējiet, tad vajadzētu vēl forši ņemt dēli tādu, redzēt, šitie gadskārtas kokam, ja? Un gadskārtas sākās no koka centra, ja? Tā stumbriņš, un tad katru gadu viņš aug un paliek aizvien lielāks. Un dēls, ja ir liels baļķis, citreiz tiek zāģēts tā, ka tev nozāģē šitādu. Iedomājieties šitādu stūri, un gadskārtas tu redzi tikai šitādā liekumā. Ja? Tu var redzēt tikai šitā viņas. Jā. Tad var nozāģēt dēli šitā, ka gadskārtas tu redzi šitādā liekumā. Jā. Šeit es skatījos, un te arī veiksmīgi ir daudz maz sanācis abās pusēs, ja? Kad gadskārtas iet tā kā redzi, visapkārt aplis ir pilns. Jā, tu redzi, tā kā tas skaidrs. Un tagad, kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka dēlis liecās, dēlis ir dzīvs materiāls, koks ir dzīvs materiāls, un viņš vērpjās. Viņš vērpjās, ja ir viens dēlis, viņš ar laiku vērpjās, un viņš vērpjās nevis pa gadskārtām uz iekšu, bet pa gadskārtām uz tā tas notiek, bet, jo es sapratu to principu, bet es nezinu, kā viņš vērpjās. Viņš tā kā lapa, viņš grib iztaisnoties. Jā. Ar laiku viņš kalst un taisnojās. Jā, viņš ir taisnoties, un tāpēc viņš savērpjās. Un tāpēc, ja tu paņem šitādu stūri vai šitādu, ir grūti saprast, nu tā kā vari tu nolasīt, uz kuru pusapmēram viņš lieksies. Bet šitādā ir skaidrāk un vieglāk saprotams, kurien viņš liecās. Un tāpēc dēļ, ka viņu līmē liekumu pret liekumu, ka viņš liecoties viens pret otru spiežās. Saprotiet? Viņš vērpjās vaļā, bet viņš viens pēc otru spiedīsies. Un pat cik viņš pa vidu salīmēts un vēl tas samaucis reku skrūvis,
jā, ik pa kaut kādiem centimetriem, pa augšu līniju un apakšējo. Nu, viņš ir tā kā mjortvīs, un šis te ir tieši tāds pats, redzis, veiksmīgi salīmējies. Viņš ir dzīvs, bet viņš ir mjortvīs? Bet to es uzzināju tikai šogad man izstāstīja, ka tā tas notiekās, jo iepriekš šo stabus, ka es līmēju, to, ko es darīju, cik es zināju, bija, ka jāliek ir obligāti pretēji. Jā. Obligāti pretēji, tu nevar likt liekumu, un otru liekumu likt tieši tāpatās. Tāpat arī viņi abi divi iet uz vienu pusi, un tas ir pilnīgi muļķīgi. Es liku, man liekas pat otrā, kā kuru, bet otrādā, kas arī esmu līdz arī otrādā, ka viens liecās pēc otru. Un tad es varu redzēt, ka kaut kur reku viņi te nāk vajā, es pieņemu, ka iespējams tas arī ir, tas iemesls, kāpēc tā ir. Bet, nu labi, viņš ir tik stingri saskrivāts salīmēs, nekas tur taks nenotiksies. Bet, jā, galvenais ir vienu pret otru. Un šitā te, un tad tu viņu saliec kopā, salīmēji, dēļ taisnes bez zariem, tad viss jums tur būs čotka. Taisnība. Bet svarīgākais, ko es gribēju pateikt, man ir ideja, kāpēc šis kuģis tiek būvēts. Nu. Viens no variantiem, tas varētu būt mans diploma darbs kuģu būvniecībā. Es varētu iesniegt kuģu būvas augstskolā šos video materiālus un paprasīt, vai viņi uzreiz var man piešķirt certifikātu kuģu būvniecībā. Bet tā bija otrā doma, jo pirmā doma, kas man nāca prātā, šis varētu būt mana motivācijas vēstule un pieteikums kādai ļoti lielai kuģu būvniecības, bet motoru jahtu, superjahtu kaut kādu startautiskam miljardu lielajam superjahtu uzņēmumam par to, ka es gribu būt padomnieks dizaineriem, konsultāciju attālināti, stāstīt idejas, dalīties ar idejām, kādam ir jābūt kuģim, lai viņš būtu praktiski baudāms un tieši no kaifīgās puses un saglabājot arī dizainu kaut kādas konstruktīvos risinājumus un ainaviskos skatu, lai izstās smuki. Protams, ņemot sūdošu pieteikumu, es, protams, teikšu, ņemiet vērā manas iespējas, ja? Es strādāju ar zāģu fleksi un man nav rūpnīca ar iespēju izliet formām un 3D maketiem un vispārējo. Bet idejiski, cik visi pārdomāts, tik tālu, ja? Lai, piemēram, nekur ejot tev galva nesitās, lai viss atbalstās, lai pietiek, lai tu vari pakāt lūkas varās, nekur viss ir čotka un lai maksimāli daudz spējas un galvenā ideja kuģim, kas ir galvenā ideja, ja, ka katru kuģi būvē dažādam klientam pēc dažādām vajadzībām. Tu, teiksim, būvē kuģi, cits grib dienas jahtu, ka viņš grib tikai pa dienu braukt, viņš grib lielu laukumu sauļoties. Cits grib jahtu, kur tusēt, cits un tam līdzīgi. Bet mēs būvējam jahtu, kas ir vairāk tā kā māja, ka tu maksimāli izmanto spēju, plašu atvērtu, tev ir iespēja ar lieliem logiem uz sāli. Teiksim, tur ir tas filozofijas izpildījums, man liekas, ir vienkārši brīnišķīgs. Protams, visa slava Dievam par to, ka viņš man šādas domas prātā liek. Tikai un vienīgi. Un es domāju, ka ar šo es varētu pieteikt savu pieteikumu lielai kompānijai. Varbūt es dabūnu padomnieku amatu. Obligāti ļoti labi apmaksāt, ar dažām foršām idejām es padalos, lai es varu palīdzēt lielām kuģu būvniecības kompānijām aiznest Dieva domu arī citiem pircējiem. Caur kuģi. Nu tā. Brīnišķīgi. Es domāju, ka šis varētu būt arī tavs pieteikums, tā kā Dieva balss un svētā gara balss dzirdēšanai un klausīšanai. Jā. Tavs gaidens, ekranizējums, ne? Bet, atcerieties, ka vienīgais veids, kā jūs varat zināt, vai jums izdodās praktizēt, jo mēs runājam par apgaismību, jo Anī pieskārās par apgaismības tēmai, tad apgaismība ir atklāsme, ka tu nevar nomirt, un tu esi vienots ar Dievu, un tev viss tiek vai visumu, vai radītāju, vai avotu, vai enerģiju, un viss ir iespējams, un viss tev tiek dots, bet tiek dots nevis tā, kā tu gribi, ka viss ir iespējams, bet viņš tev dod, un tā kā viņš tev dod, tev ir nenormāli forši un labi, bet tiešām iekšējā sajūtā, tu esi ļoti apmierināts un priecīgs par to visu. Un, lai tu to nokļūtu, tev jāiegūst tas kontakts ar savu iekšējo to garu. Un, lai tas notiktos, tie soļi ir sekojuši. Pray, listen, follow. Tātad lūkšanas ir atslēga, tu iekšēji lūdz, kas man šodien jādara, kā man darīt to. Piemēram, visu šo kuģi es būvēju nepārtraukti ar sevi iekšā notiekot dialogs. Kā man jādara. Un es necenšos pats uzreiz atbildēt, es cenšos sadzirdēt, ko kādu man dod to norādi. Tad otrais ir listen, es cenšos sadzirdēt. Un trešais ir follow. Un ja jūs esat iekrituši šajā ezotēriķu mīļākajā slazdā, ka jūs pray, jūs lūdzat un klausties, bet jūs nedarat,
tad es atgādināšu, kā brīnum kurs saka, ka nekā nedarīšana ir tieši tikpat aplama kā kaut kā darīšana. Un ir reāli jādara praktiski lietas, vajag tā kā daudzi austrumu viedēji saka chop wood, carry water, skaldi malku, nes ūdeni, turpini darīt praktiskas lietas un mēģini realizēt to, ko tu sadzirdi. Tātad lūkšanas, klausīšanās, un follow, darīšana, sekošana. Un tad, kad tu seko un dari, tad tu arī redzi pēc augļiem. Tu redzi pēc augļiem, vai tu klausies pareizā balsī. Jo, ja principā viss tev visu laiku sajiet dēlī, nu tici man, svētais gars, kas vada, viņš grib, lai tev viss sanāk, un starp citu, tiem arī, kas ir absolūti pārņemti. Domā, dēlī, tā kā šitie dēlī? Jā, un tie, kas ir absolūti pārņemti ar nekā nedarīšanu, un domā, kad, lai tiktu pie Dieva vai gaismā, vajag vienkārši sēdēt un visu atdot un tam līdzīgi. Te es jums varu pateikt arī, kā Džejs saka brīnum kursā, viņš saka, ka Dievs negrasās atņemt to mazumiņu, kas tev ir. Un tas, ko tu domā, kas pasaulē tev ir, kaut vai tas ir miljards, tas tiešām ir absolūts mazumiņš. Ņēm izklaidējies, ar viņu mēs runājam prāt līmenī iekšējā garā un tam līdzīgi. Mindmaster.fun, vocalmaster.lv, kas tu grib dzirdēt, un follow, subscribe and like šiem brīnišķīgajiem video. Un tad jums viss sajies dēlī, bet labā ziņā. Jā, tas, visticamāk, nebūs TikTok dēls, bet tas ir inside jokes. Jā. Čau, Dēl. Čau. Ka, ja tu gribi pie manis pakāpt, tad priekšā tev ir trepas pievienotas. Es tā kā. Saprot, bija tā lielā vētra tajā vienā gadā. Bija. Un kā Roče viss Pagaid bišķiņ. Es... Nu, un bija vētra un... Lielā vētra un... Padod lūdzu man to šaumīt. Ej ar visu kameru atlikt. Pēc reku brauc tā kā mūsējais, tikai netika... Iedu kameru, tomēr... Paņem kameru tu. Kamēr ej pēc šaumītes. Zaķisies pēc šaumītes. Reku mēs esam augšā un reku brauc tāds tā kā... līdzīgs korpus pēc formas kā mums, tikai nu, nav tik aiz tev aiz muguras, aiz pie papaižiem tajā caurumā. Nu, viņi tur pakritus droši vien ir zem. Tajā pusē, otrā pusē? Jā, va tur. Nu, piemēram. Nē, spraugā, tur tajā viņi iekrita. Es ceru, ka viņi saus. Jā. Ideāli. Es palaidu garām kuģi atkal. Nu, re, kur aizbrauc. Nu, nekas. Nekas. Notiek lietas trakākas, tik dēļ jums, daļās dāmas dēļ jums. Tas nekas, notiek lietas trakākas. Tā, kas man Tik dēļ jums, daļās dāmas dēļ jums. Dēļ mums. Lūdzu. Pasties, kā botsmans vienkārši airē jau, vienkārši drosmes arī ies. Nu, nezinu. Šitā te iemācīja beidzot pa kuģi staigāt. Nu, cik gadus bļāva virsū Nu, lūk. botsmanim? Un šis te viss no tā lietas, saproti? Viņš tā kā palika netīrs, tās noputēja, nolīja. Nu kā no visiem kokiem putekļi visi tika skaldināti lejā, visi te lidoja pa gaisu. Iedomājies, kāds te bija tajā vētrā. Tajā absolūtajā vētrā. Mēs nenofilmējam, kā tu sagatavojies, bet nu te bija tā viss nostiprināts, Edvardiņš bija visu, ne vētra, neko nevar aiznest prom, neko nevar saplēst. Un tad uzrakstīts virsū kaut kur cipariņš, kura nav. Pagaidi, tas gan ir. Tu pirms tam uzrakstīji? Jā. Bet viņi nomazgājās nost? Nē, ir rekur. Ir? Rekur ir 5. Pārējiem arī ir? Visiem ir rekur. Pagaidas. Bail, ka neiekrist kaut kādā. Te ir diezgan... Vā! 5. Kāpēc 5 ir tur? Jā, arī vajadzētu 4. Notīrīja. 1, 2, 3, 4, 5. Nav iespējams. Nē, tas nav loģiski. No turienes tas notiek. Pareizi, jā, tas ir loģiski. Jā? Jā, Labi. nu lūk, un visi saprot, reku pasties šitāds netīrs viss. Man vajag te hermētiķi visu salikt, sasmērēt, savilkt. Viņš viss ir vienkārši ar netīrumiem. Berziņ. Un tāpēc tas ir tas, ko tu teici, ka čakarēšanās notiek. Jā,
Tu ļoti negribējās to darīt, es vēl dabūju katru pacelt. Jūs iepriekšējos droši vien redzējāt vidi, ka tur bija tāds plātas paliks, kur mēs runājam par to, ka tā tas varētu palikt. Jā. Ka viņš ventilējās, bet tas bija tāpēc, lai viss izžūtu, jo viss tur bija. Salījis vētrā. Jā, viņš pasaka. Nu labi, nu tad lai tev veicās ar šo visu tīrīšanu. Pasties uz purnas, ir kāds skats. Bail te griezties. Uz šitā var kāpt? Jā, uz šitā var skāt. Wow. Uz šitā varot kāpt, saka man. Jā. Pasties, cik krūti, ka tas purns ir piebūvēts, kāda sajūta ir forša uzreiz garāk. Jā. Ir tāds, nu, baigās Pabeigtības sajūta. Jā, jo tā, ka viņš tur tā strupa beidzās, bija tā jocīgi. Jā, jocīgi, vai ne? Jā. Tipa, vai ne? Tagad ir reāli. Tagad ir reāli krūti. Nu, tā, mans vēl projām un Annijas kuģa būvniecības diplomdarbs. Es ceru, ka mums ieskaitīs. Es ceru, ka man kā bots mani arī pieņems darbā pēc šī, jo tad citu interesē... Uz kapteinis nepretendē. Interesē starptautiskās tiesības, kas var man piešķirt par to, ka es būvēju kuģi. Vai ne, varbūt tās arī varētu būt dāvana. Tā kā, kad uzbūvēju, tātad gan jau tu... Vai kāds man var palīdzēt? Pelnīs ar viņām. Tu pelnīs braukt ar šo kuģi. Jā. Nu, un labi. mūsu interesē abiem, cik interesē arī Annijai. Es gan... Man nav tā, ka es tāpēc, ka es dzertu nenormālu rumu. Tā kā, lai citreiz man uznāk vēlme, ka es domāju, ka varētu iešaukt vienu rumīgu. Bet viņi pāriet. Kā liekas tā, normāli, kad viņš kaut ko dara, un tad tan! Kritiens lejā, tāds. Papīgs. Jā. Bet ir labi, ka Annija arī būtu tiesības. Tā kā mums interesē pāri. Sāksim ar tevi jau, tas būtu beiglāk. Jā, bet, nē, vēl palika, bet tas man jāsaslauka, vai viņi var tur izžūt vienkārši? Viņi var šobrīd izžūt, šobrīd tur atnāk. Botsmans kaut ko izlojās pa kuģi. Ko tu izdarīji? Nē, es apgāzu limonādi. Parādi, ko tu izdarīji? Ko es izdarīju? Cilvēki redz savu tautu. Es jau parādīju, kad es limonādi izlēju. Jā, ar kāju apgāzu buņģiņu uz zemes. Steidzoties filmēt. Tu esi lepna? Kapteini. Par to, ko tu esi izdarījis. Bet kas tevi sakāms par lepnību? Lepnas neesmu, nē. Labi. Klausies, es gribēju vienkārši pirmkārt izglītojušie materiāli nolūkā. Ja cilvēki kādreiz vēl būvēs kuģi, un viņiem rodās jautājums, kā būvēt? Būvēt, jā. Šeit var apstīties konstrukciju, to, ko jūs redzējāt iepriekšējās sērijās, ko mēs tur. Tātad, dārgie kāzu viesi. Ja jūs vēlaties zināt, kā uztaisīt laivai jumta konstrukciju, tā, lai viņa ir stipra. Kur mums gan ir zars šitajā vietā, tas nav labi, jo šito mēs nefrēzēsim ārā. Mēs varam pabīdīt, vai mēs gribam pabīdīt? Mēs negribam pabīdīt, mēs esam pa slinku. Man tā liekas, ko? Ne? Respektīvi, lai jūs saprastu, ko es daru, tātad mums ir 145 uz 45 dēļi, kur ir salīmēti kopā, kas veido 145 uz 90 brusu. Svarīgi ir šī lieta, nākiet pastieties. Nāc, pasties. Pirmkārt, vajag dēli izvēlēties taisnu. Otrkārt, tā kā līmē pa šķiedru, ir jālīmē šitā. Šitā pret šitā. Tad vajag galvenais ar labu līmi, salīmējam, visu noslīpējam, uztaisam taisnu, un tā, ka mums ir šitāds brusas, nākiet mums vienības priekš pastieties. Tad mēs nomēram laivas stabu centrus, atrodam centru. Tā kā mēs atrodam centru, mēs atrodam, cik mums vajag lūku vai nevajag lūku. Un tad mēs taisīsim garās ribas tādas, kur visi šitie te, katrs savā garumā uzlicies uz stabiem. Un visi viņi tiks sašūti ar ribām šitā te cauri, šitā nāk koku ribas. 1, 2, 3, 4, 5. Tad mēs visu čotku apmēram. Un tad mēs to visu izfrēzēsim šitās tukšās vietas. Mēs sāksim uz stabiem un tad iefrēzēsim šito un smuki ieliksim iekšā un viss čot, ka viss būs monolīti. Būs tik stabili tā kā pie dieva. Pirmo reizi mūžā frēzēju. Bet man liekas, ka jābeidz tie kaimiņi spīdzināt. Mums aizies nedaudz garāk frēzīt.
Tā kā mums būs nedaudz garāk reizīt, Tā, čik iekšā un gatavs. visā garumā saliksim, un viņš vienkārši viss stāvēs. Oh my god! Šitādi noslīpēt, mēs noslīpēsim kārtīgi, un tad iespējams čop. This is how we do. We make a move and act a fool while we up in the club. This is how we do. Nobody do it like we do it, so show us some love. This is how we do. We make a move and act a fool while we up in the club. This is how we do. Nobody do it like we do it, so show us some love. Fresh like, Impala, chrome hydraulics, 808 drums, you don't want none. Better run when beef is on. I pop that trunk. Come get some pistol grip pump. Give me 6 inches on them white air ones. This red rum, ready here come Compton. Drake found me in the slums, selling that skunk. One hand on my. I was selling. Es gribēju pastīties, kā ņīnze strādā. Pastieties, kā. Ok. Un viss. Šitā te. Un tik smalki tu sazāģēji vienkārši? Ar superzāģi. Ar jaunu superzāģi, kurš šitā var izdarīt. Es domāju, ka tu jau malām apzāģēji, un tad tur ar kaltu un un tad tu sanāk izkasīt tikai tik maz. Vai krut? Tagad tu skaties, es nevaru lazīt, redzēt. Jā. Bet tas ir savies līdz galam, šitas, lai būtu lazām. Nē, nu nevajag jau skatīties, kā Toms dalās, es saku. Es to gribēju iemūžināt. Jā. This is Labs how tekšā. we do. We make a move and act a fool while we up in the club. This is how we do. Nobody do it like we do it, so show us some love. This is how we do. We make a move and act a fool while we up in the club. This is how we do. Nobody do it like we do it, so show us some love. Gold Daytonas on that cherry 6. Un tur mēs Mindmasterā sēdēsim zem tām debesīm un visu laiku klubā jums stāstīsim kaut ko, kā būt iekšēji mierīgam, priecīgam, laimīgam. Touch me, tease me, kiss me, please me. I give it to you just how you like it, girl. Kā, ja, kas viss ir sazāģēts un iegropēts. Un šitien te savukārt mums bija liela diskusijas par šitiem dēļiem. Jautājums, kāpēc viņi vispār ir. Mēs dēļus varētu arī viņus nelikt, jo tad tas attālums ir kaut 60 cm, nav tik traki. Bet mēs gribam pa virsmu likt finieri un dēļus likt klājam nevis šitā, bet šitā. Tāpēc, ka gariniski liekot klājam kuģī, tas kuģi pagarina un laivai tas ir tāds viņi plūstoši un peldoši, un tas ir baigi stilīgi izstāsts, un uzreiz degs būs garāks. Jo virziens, kā tu liec dēļus, vienmēr vizuāli vai nu paplatina vai pagarina. Attiecīgi, kā tu formē, kā tu telpu vajag veidot. Un šajā gadījumā mēs gribam deku, mēs gribam, lai viņš ir garš un tā. Un ja mēs dēli liekam šitā, mums vajag uz ko balstīt viņus pa pakāpienu. Bet šajā gadījumā test ar to dēli un to brusu ir tik liels atstatums, ka tas vienkārši viss ielieksies. Jā. Un tas nozīmē, ka vajadzēs starpsīs, uz kurām pēc tam liksim finieru tēta hermetiķi. Un pa virsu liksim vēl vienu brusiņu, uz kuras liksim garos dēļus. Lai apakšā ventilējās ir gaiss un nekas tur nepūst un visi krūti. Bet, lai to izdarīt, vajadzēja šitādus te, un tad bija lielās diskusijas par to, vai šitās starpsīs arī sēdināt, zāģēt iekšā un sēdināt, lai nulles līmenī te augšā. Vai likt uz eņģītēm, ne, bet uz leņķīšiem. Un pēc diskusijām visādām nonācām līdz tam, ka mēs atstāsim uz leņķīšiem, tāpēc, ka tad šitas būs daudz stiprāks. Jo tik līdz tu iezāģies, tā pazudīs stiprību, un mēs te gribam dejot, mēs gribam te lūgt Dievu, atdoties svētā gara mīlestībai, patiesībai, prīčot brīnumu kursu, kas nezin, kas ir brīnumu kurs, dodās uz mindmaster.fan, vai dziedāt, tie dodās uz nādziedāt.lv, vokalmaster.lv, kas jums laiku patīk, un tāpēc te vajag, lai te ir stabili, un tāpēc mēs izdomājam, ka šitas labāks risinājums, un tad mēs katram te reku iezāģējam, tādu gropīt, iesēdinājam, lai nulles līmenī un tā. Nu, tu iezāģēji un iesēdināji. Jā, mēs to izdarījām. Nu, lūk.
Un pārējais ir elementāri. Salikts, un tā, kas citu, ja jūs taisiet vēl vienu gudrību, ko man teica, tā, ka taisat dēļus sēdina iekšā šitā, tā kā tie krusts, kur salikts, ja? Tāpat kā mēs trepēm uztaisījām. Sēdina, varot iezāģēt līdz pusē no dēļu platuma. Ne vairāk kā līdz puses no dēļu platuma, lai nezūd stiprība, bet ir jābūt čotki iezāģētam, jo viņš tā, kad liecās, viņš spiež uz tām malām, kur ir iezāģētas kantītes. Respektīvi, ja šitas būtu te iezāģēts, ja viņš būtu iet šitam kopā viss, tad šitas liecoties iekšā, šitā maliņa spiestos pret šito, un šitā pret šito, un tas nodrošina to papildu stiprību. Tā kā ņemiet par labu, es turpinu nobēršu šito, un tad mēs liksim hermetiķi un skrovēsim visu klāt. Un mums aizmugurējais klājas stage numur 1 būs gandrīz gatavs, ja neskatīt, mums vajadzēs nokrāsot, un tad jau drīz būs dēļu klājas. Sīvs un nezinu, kur gadu tas būs, bet uz Līgo būs. Kaut kad uz Līgo būs, jā. Jā. Nu, Ir. San Pellegrino reklāma. Nav apmaksāta vēl projām. Es tikko sēžu un domāju, un Sanijai saku, nav tādas objektīvās realitātes. Vienkārši nav, man ir jāiziet vēlreiz viss šis stāsts, lai jūs, būs, Anē, varbūt būs viši garlaicīgi, bet, jums būs interesanti. Nē, man arī būs interesanti. Jā. Nav tādas objektīvās realitātes. Viņas nav, vienkārši nav objektīvās realitātes. Pasaki sev godīgi, cik stundas dienā, es nerunāju par tavu dzīvi, bet cik stundas dienā tu pavadi domājot, ko tu esi izdarījis nepareizi vai sliktu. Ierakst komentāru. Cik stundas dienā tu pavadi, vai kā es, kā es ar Arni runājām, kad tikko, kad tu brauc pa ceļu, tu varētu domāt, šodien tu varētu domāt, kā es to cilvēku uz Vanšu tiltu palaidu priekšā. Cik es esmu labs cilvēks. Viņš steidzās, viņš mēģināja tur ielīst, es viņu palaidu priekšā. Un es viņu palaidu priekšā, cik es esmu labs, kāds es labs cilvēks, kā es viņu palaidu priekšā. Un tik krūti es viņu palaidu priekšā. Rekus, ots lidoja, man gribēja kost, un es viņu nevis nositu, bet es viņu teicu, lai aizlido. Cik es esmu labs cilvēks. Es esmu tik labs cilvēks. Es to odu nenositu. Es esmu tik labs cilvēks. Es esmu ļoti labs cilvēks. Es nenositu odu. Ārprāt, cik es esmu. Es esmu pelnījis visu to labāko šajā dzīvē. Es nenositu odu. Es esmu tik labs cilvēks. Tā pašā laikā tu vari sēdēt un teikt, bāc, kā man tas kretīns nogriez ceļu. Kā viņš man nogriez ceļu? Kā viņš man nogriez ceļu? Vai kā man tas ods iekoda? Kā man tas ods iekoda? Kas man te kasās visu laiku tas ods iekoda? Kas man te kasās tas ods iekoda? Nav objektīvās realitātes. Nav. Tu vienkārši pats nosaki savā prātā, kā tu interpretē notikumus. Un tas, ko es teicu, kad sapnis nav šī bilde, ko tu redzi. Sapnis ir tas, kā tu interpretē to, ko tu redzi. Tas, kā tu interpretē. Tas viss ir pilnīgi neinterāli. Tas neinterāls. Atkārtošu piemēru. Tev māte sabļāva virsū. Tu vari visu dienu, cik slikti. Un tas ir tavs sapnis, kā tu interpretē. Vai tu vari interpretēt, bāc, ļoti labi, ka viņam sabļāva virsū. Īstenībā, tā ir riebīga rīcība. Es negribu, lai man tā ir. Es pats, kurš vienkārši, lai iet vienkārši ratā tā māte, es iešu nopelnīšu naudu, kurš bagāts uztaisīšu savu dzīvi un parādīšu cilvēkiem, ko cilvēkiem var nebļaut virsū. Es pats varu interpretēt, skarbs piemērs, bet es varu pats interpretēt. Un katrs interpretē pa savam, ko viņš redz. Katrs interpretē pa savam. Un no tā viņam veidojas savu pieredzi, laba vai slikta. Jautājums ir vienkārši, uz ko tu fokusējies. Un tu vari fokusēties, vai cik es labs cilvēks palaidu to uz Vanšu tiltu, vai cik es labs cilvēks palaidu to uz Vanšu tiltu. Un citi teiks, tu gan esi baigi arogants, tu neredz, kāds tu esi patiesībā kretīns. Tu visu laiku esi kretīns, īstenībā pa dzīvi tu esi baigais kretīns. Tu visu laiku saki sev, ka tu esi labs. Jā, bet tu tā arī vari teikt, ka tu esi labs. Kāpēc tu nesaki sev? Vai arī otrs variants, tu esi labs, bet saki sev visu laiku, ka tu esi kretīns. Jā. Arī nav loģika. Nav objektīvās realitātes. Un kā to var zināt, ka tiešām nav objektīvās realitātes? Es Anē teicu, pasties rekursu smilgām. Ierakstiet komentārā. Viņas ir tālu vai tuvu? Smilgas. Upē. Viņas ir tālu vai tuvu? No filmētāja, no tavas kameras. Viņas ir tālu vai tuvu? Nu, lūk. Griesti ir augsti vai zemi? Mākoņi, rekur. Tur parāda mākoņus. Tur parāda mākoņus. Tu uz topus. Tur. Mākoņi ir daudz vai maz? Vējš ir skaļš vai kluss? Muca, rekur. Muca. 200 litrīga muca. Ir liela vai maza? Tā ir liela vai maza muca? Es pēc šajā jautājumā apstājos teicu, ka šo vajag uzfilmēt, jo es saprotu, ka es nevaru atbildēt, vai viņi ir liela vai maza. Mums lido lidmašīna Viņi ir gan liela, gan nav. Mums lido lidmašīna pār lidmašīnas skaņa ir skaļa vai klusa?
Kā uz to skatās? Muca. Tā muca ir jauna vai veca? Nē, nu, Nu, jā, nu, bet jauna vai veca? viņa varbūt arī jauna tavā dzīvē vai jauna te. Bet viņi arī globāli, es tev Paņemt, kas ir ritīgi vecuma. Viskija mucu, kurai ir 500 gadi, noliks blakus un paprasīšu, šī muca ir jauna vai kur no būs tām ir jauna. vecāka muca? Kur ir veca? Kur ir jauna muca? Jā, visi nogrieznīti, nu tā kā vai kaut kādā, Viss ir absolūti. Tu sapņo savu unikālo sapni, nevis forma. Forma vispār neko nenozīmē. Tas ir plakāts. Plakāts. Tu pieeji pie bildes, kurai savā prātā tu pats radi savā prātā telpu un laiku. Laiks eksistē tikai kā instruments, lai tu varētu plakātu savā prātā pārvērst par 3D telpu. Kā tas notiek? Smilgas ir tālu vai tuvu? Ja tu skaties, kā, un tagad uztaisi screenshot un paskaties uztaisi screenshot un pēc tam paskaties uz kā fotografiju. Tā ir vienkārši bilde. Un tajā brīdī, kā tu ieeji iekšā bildē un sāc skatīties, skaties, smilgas ir tālu, tātad man vajadzēs daudz laiku. Un tu savā prātā sāc veidot telpu. Tu sāc veidot telpu un laiku. Un tajā lietas kaut kādas interpretācijas par to, vai vējš ir skaļš, vai kluss, vai saule ir spoža šodien, vai nav spoža. Un šodien ir spoža vai nav spoža? Nevar redzēt. Mašīnas tur brauc tālu vai tuvu? Vo tur pa ceļu brauc mašīnas. Tas ir tālu vai tuvu? Upe, reku, pasties upe. Tā upe ir plata vai šaura? Nu, droši vien, ka jūs teiksiet paplata. Ne? Paplata varētu. Nav uz Amazonas fona pašaura. Tas ir daudz ūdens vai maz? Upē ir daudz ūdens vai maz? Viņš ir silts vai augsts? Nav objektīvās realitātes, nav tādas lietas. Kāpēc ir tā strīdēšanās, jo vienam ir silts un vienam ir augsts? Nu jā, un ir kaut kāds, mēs nevaram spriest tagad par dzimumiem. Mēs nevaram, krāniņš vai strīpiņu, un ir tā, un tā tas ir vienkārši. Bet nav tādas objektīvās realitātes. Nav, tas ir vairākums, tā ir izlēmes. Nav tādas objektīvas. Nu jā, kā izlem vairākums, tā ir ķipa. Nu, tas ir vienīgais, kā var kaut kā risināt šo situāciju. Bet tava personiskā pieredze neveidojas no tā, kā izlem vairākums. Izņemot tad, ja tu tam nepiešķir nozīmi. Ja tu piešķir nozīmi, ka tev ir svarīgi, ko saka vairākums vai nav. Un tas, ka vairākums par tev kaut ko saka, ir labi vai slikti? Vai to vajag ņemt vērā vai nevajag ņemt vērā? Nav objektīvās realitātes. Bet tava pieredze veidojas tikai no tā, kā tu interpretē to bildi, ko tu redzi. Es tagad sāku domāt, saprotu, ka vairākums pat nevar ietekmēt to, kāda ir tava pieredze objektīvi. Tāpēc, kad ir tik daudz keisi, kur tu esi mīlētākais cilvēks pasaulē, un tu jūties kā pēdējais sūds. Un ir tādi, kur tu esi vienkārši ienīstākais, bet tu, kā tikko teici, esi labs cilvēks, un tu jūti, tev ir pieredze, ka tev viss ir kārtībā. Tāpēc ir tas sapnis, nepārprotas sapnis, tās ir domas visas, materializētas domas, manifestētāji ļoti labi saprot, ko es runāju, tās ir manifestētas domas. Tava enerģija iekšējā, tu esi enerģija, tu esi, kā man patīk ezotēriķiem, patīk teikt, enerģija. Kaut un tā arī ir ilūzija, jo tik līdz enerģiju, ja tu enerģiju neapskati kā absolūtu, ka ir tikai enerģija, kas ir absolūts, un viņa nav daudz vai maz, nav labā enerģija vai sliktā, good vibes vai bad vibes, vai daudz enerģijas, naudas vai maz enerģijas, naudas enerģijas. Tā nav, ja tu neskati tādā, ja tu skati, ka enerģija ir absolūta, ir vienkārši tikai enerģija. Un ja ir enerģija, tad viņa nevar būt daudz vai maz. Nevar būt tā, ka enerģija ir daudz vai maz. Enerģija ir enerģija. Ja tu sāc skatīties, enerģija ir daudz vai maz, pēc kādiem kritērijiem? Pēc kādiem kritērijiem tu spried? Un reāli visa tava pieredze veidojās tikai no tā, kā tu skaties uz lietām. Tu ar savu enerģiju, kas esi fokusējis to enerģiju konkrētām domām, es gribu, lai šī laiva izstās šādu, un es ielieku tur enerģiju, un viņi izstās šādu. Un tad es spriežu, baigi labi sanāk. Un ko es daru? Es jūtos ļoti labi. Vai es varu sēdēt un spriest? Un diezgan pielaid daudz lažas. Reku, tur, un kaut gan te lažu nav. Jo es tā domāju. Bet es varu pateikt, kāds atnāks ieraudzīs lažas. Un pateiks, reku, te varēja nozāģēt precīzāk, te varēja nenolaust, te varēja, ir neskaitām daudz lažas. Bet es skatos, baigi labi uztaisīts.
Reāli. Un es jūtos labi. Tāpēc es aicinu tevi. Lūdzu, saproti, ka tavs katrs sapņo savu unikālo sapni. Brīnum kursā Džei seko šādus. Katrs sapņo savu unikālo sapni. Kāpēc? Tāpēc, ka katrs interpretē pasauli pa savam. Katram sava taisnība, bet patiesība ir viena. Patiesībā ir tikai esība. A taisnība ir tā, kā tu interpretē to, ko tu redzi. Un kamēr tu interpretē, kā tu tiklīdz tu interpretē, tas ir tālu vai tuvu. Tas nozīmē, ka tu kaut ko vērtē kā labāku vai sliktāku. Tas ir silts vai augsts, tas ir smuks vai nesmuks. Man ir daudz matu vai maz matu, tas ir forši vai maz, vai nav forši. Un tik es to interpretēju tālu, man uzreiz rodās, es sadalu savu prātu dažādās daļās, un man rodās nepiepildītības sajūta, un es jūtos bēdīgs, un es sāku skriet pēc kaut kā, lai man kaut kas būtu, un beigās aizskrienies brāļu kapiem. Bet tas nenozīmē, ka es nedaru praktiskas lietas. Nevajag, tāpēc nedarīt praktiskas lietas. Dariet to, ko jūs dariet. Trenējiet tikai savu prātu saprast, ka nav nekas pareizs vai nepareizs. Nav tādas objektīvās realitātes. Un ir pilnīgi pie pakaļas, ko tev mamma teica, tētis teica, kaimiņš teica, skolotāji teica, sieva vai vīrs teica, neņem vispār to galvā. Tev ir tikai tā, kā tu tici. Un tā kā tu trenē savu prātu. Tu vari izlemt, tā kā tu vari izlemt. Un tu vari burtiski izlemt. Nē, es uzskatu, ka tas ir forši un viss, un nav svarīgi, ko kāds saka. Šo laivu, tā kā mēs cēlām, es gribu atrast to krāna cēlēju, kas pirmais man to korpusu cēla. Es varbūt te ielikšu bildi. Hey, yeah, I wanna shoot, baby, shoot. Laiva bija vienkārši, pilnīgi miskastas. No, not you. The bow-legged one. Yeah. What's your name? Damn, baby. That's Krāns tevi, krāns tevi, viņš teica, šitā laiva taču nepeldēs. Šitā laiva nekad nepeldēs. Es teicu, watch me. Chillin', minding my business. Your thought I looked around and I couldn't believe this. I swear, I stared, my niece, my witness. The brother had it going on with something kinda wicked. Had to kick it. I'm not shy, so I asked for the digits. I hope no, that don't make me see what I want. Slip, slide to it swiftly. Felt it in my hips, so I dip back to my bag of tricks. Then I flip for a tip, made me wanna do tricks on them, lick them like a lollipop should be lit. Came to my senses and I chill for a bit. Don't know how you do the voodoo that you do so well. It's a spell, hell makes me wanna shoot. Especially in the back, brother, wanna thank your mother for a butt like that. Can I get some fries with that shake, booby? If looks could kill you, would be an Uzi or a shotgun. Bang! What's up with that thing? I wanna know, how does it hang? Straight up, wait up, hold up, Mr. Lover. Like Prince said, you're a sexy mother. Well, I like them real wild. B-boy style by the mile. Smooth black skin with a smile. Bright as the sun, I wanna have some fun. Come and give me some of that yum chocolate chip honey dip. Can I get a scoop? Baby, take a ride in my coupe. You make me wanna Don't you know I wanna shoot, baby, Well, let me bring it back to the subject. Peps on the set. Make you get hot, make you work up a sweat. When you sit to my loo, my darling. Not falling in love, but I'm falling for you. When I get chucked, bet your bottom dollar you were best under pressure. Yo, Sandy, I wanna taste you. Get your lips wet, cause it's time to have pep. On your mark, get set, go, let me shoot to the next man in a three-piece suit. I spend all my dough, Ray me cutie, shoot-a-doobie, like Scooby-Dooby-Doo. I love you in your big jeans, you give me nice dreams, you make me wanna scream, ooh, I like what you do. When you do what you do, you make me wanna shoot. Oh my goodness, girl, look at him. He is the cutest brother in here, and he's
coming this way. Ooh. S and the P wanna get with me, cool, but I'm wicked G. Hit skins, but never quickly. I hit the skins for the hell of it, just for the yell I get, for the smell of it. You want my ball? Here's the hot rod. 12 inches to a yard and had you sounding like a big twin lover 6'2", wanna hit you. So what you wanna do? What you wanna do? I wanna shoot. Nā. Aiztais austiņas un la, es gribu un es daru. Un nepiešķir nozīmi tikai, tam ir svarīgi. Nepiešķir nozīmi, nevis dēļ outcome, bet tāpēc, ka tu ciedusmo. Un tā, trenējot savu prātu, tu iegūst aizvien skaistāku, brīnišķīgāku iekšēju pieredzi, tāpēc, ka tu skaties uz labu. Tu nevar, tā kā beigās ir tā, ka ir absolūta enerģija, un beigās tavs prāts ir pilnīgi tukšs, un tu nedomā vairs par konceptiem, ka nedomā par konceptiem, tas ir labs vai slikts. Labs vai slikts, tu nedomā vispār, tev viss ir fine, tu vienkārši jūties lieliski. Bet neizlaižiet mazos pakāpienus. Vot no šejienes uzkāpt uzreiz te ir ļoti grūti. Tāpēc mazi pakāpieni man palīdz to izdarīt. Un mazi pakāpieni ir ļoti svarīgi. Un pirmais mazais pakāpiens, kas tev ir jādara, ir jāsāk domāt nevis par to, kā, cik es esmu slikts cilvēks, ka es nositu odu, vai cik es esmu slikts cilvēks, kāds tas ir kretīns, ka viņš man nogriez ceļu. Bet pamani to vienu mazo lietu, ko tu šodien labi izdarīji. Vienu mazo lietu, ko šodien labi izdarīji. Un saki sev, es gan esmu labs, ka es to izdarīju. Kāds es esmu krasuļa. Bet beigās atceries, ka nepiešķirt man pārāk lielu nozīmi, tad tu iekritīs ego slazdā. Bet esi vairāk pateicībā par to, ka tev ir iespēja būt labam. Un tad tas transformēsies, un saka, tas tavs sapnis prātā transformēsies. Tu interpretē visu, tas ir tā, tas ir slikti, tas ir augsts, tas ir neforši, tas ir nepatīk, kā viņš izstās, nepatīk, kā tas to dara. Tu sāksi, whatever. Tu sāksi transformēt uz to, ka man tas patīk. Un tad tu redzēsi, ka tev atnāk miers, jo tu sāksi labi justies, tu sāksi visu pieņemt. Un tad dzīve pat tev parādīs, kas ir patiesība. Bet jāsāk ar maziem pakāpieniem. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Tā, es pabeidzu slīpēt. Koncertu pavadījumā. Apavī jānotīra stikliņš. Tā. Slīpējam un dzied. Visi noslīpēts. Tuņās mēs krāsosim šito, impregnēsim, un tad mēs krāsosim. Tikmēr, kur kundze kaut ko popielojās. Oh, yeah! I love rock and roll, yeah, 'cause it suits my soul, yeah. I love rock and roll, yeah. I can take you home where we can be alone. Make still moving on to hills with me, yeah, me. I've been moving on and singing that same old song, yeah, me. I'm singing I love rock and roll. So put another dime in the Ierakstiet jukebox, komentārā, vai visi pareizi sazāģēts un saslīpēts, ja? Un kas ir jādara nākamais solis, lai uzbūvētu laivu, ja? I love rock and roll. Nu labi, pietiek. Tad laba daudz nevajag. So come and take your time and dance with me.